Nu ko, beidzot tagad parunāsim par nosacījumiem, lai atbrīvotos no karmiskajām sekām. Karmas aplis pāraujas ievērojot 3 nosacījumus. Pirmais ir motīvu attīrīšana un darbs ar dzīves vērtībām. Tieši tās dzīves filozofijas izmainīšana, kas noveda pie nepareizas rīcības, ir pirmais nosacījums, pie kā ir jāstrādā. Ir vajadzīga apziņas paaugstināšana, uzskatu attīrīšana par sevi, par savām dzīves vērtībām. Ir vajadzīga pasaules likumu izzināšana, cieņpilna attieksme pret citiem cilvēkiem, jo tieši apziņas transformācija ir pats spēcīgākais attīrošais līdzeklis. Tieši tīra apziņa un patiesas garīgas vērtības ir galvenās zāles pret karmiskajām sekām. Otrais nosacījums ir pareiza nodarbošanās. Dzīves filozofija ir jāapstiprina praktiski. Nepieciešams katru dienu savā ikdienas dzīvē demonstrēt dzīves vērtības. Jādzīvo ir tīri vienmēr pēc savām dzīves vērtībām, nevis kādos atsevišķos gadījumos. Piemēram, ja mēs kaut kad veicām vardarbību attiecībā uz citiem cilvēkiem, tad tagad, izmainot savas vērtības, mums jāapmāca cilvēkus tā nedarīt. Tieši citu cilvēka apmācīšana ir sava veida kompensācija par mūsu pagātnes kļūdām. Trešais nosacījums, lai atbrīvotos no karmiskām sekām, ir pacietība. Ir jābūt pacietīgiem, lai varētu sagaidīt to mirkli, kad karmiskās sekas beigsies, jo agru vai vēl tas notiks. Pacietība un izturība ir indikators pareizai attieksmei pret savu likteni. Lūk, šie ir tie 3 nosacījumi, kas palīdz mums atbrīvoties no karmiskām sekām, kas palīdz pāraut karmas apli. Ievērojot šos 3 noteikumus, mēs mainām savu likteni, varam izmainīt savu likteni, tā kā droši pielietojiet, transformējieties, attīstaties, un jums viss izdosies.